Tas bija mans pirmais lielākais depresīvākais posms manā mūžā, 14 gados. Depresija. Brīdī, kad tika uzsākta krimināllieta pret manu tēvu Krievijā. Es sastapos ar diezgan lielu tādu nosodījumu savā ģimenē par šo. Jā, Ģimenē tas ir tieši no mātes un no tēva? Jā, no adoptātājas. Bet tas ir vienkārši tāpēc, ka viņi neticēja tam stāstam. Es neteiktu, ka viņi neticēja. Šobrīd es vairāk pieņemu to, ka viņi vienkārši nespēja to. Nevarēja pieņemt. Tas cilvēka psihe nav, iedomājies viņai kaut ko tādu pieņemt, tas ir grūti. Un es domāju, ka tas bija viņas aizsarga mehānisms tāds. Viņai nebija naida pret mani, bet viņai bija savi aizsarga mehānismi, ko es tagad jau saprotu. Bet uz to brīdi 14 gados man bija nenormāls aizvainojums, man bija sāpes, man bija diezgan daudz melnie manā galvā, jo bija arī diezgan smagi ar to visu izmeklēšanu, tie visi posmi. Un, kad to mājās sastopies, tev atved no citas valsts uz mājām, uz jaunām mājām, kur ir pilnīgi cita vide, un tur vēl sastopies ar tekstiem, ka nedod Dievs, tu kādam šo pastāstīs, mēs tev pašu tur cietumā iesēdināsim. Tur tu saproti to slodzi, tu saproti, ka tu esi nepilngadīgs, tu nevari par sevi pastāvēt. Jā. Un principā mana psiha pateica, zini ko, adios.